Sveicināti, skatītāji! Mūsu informatīvi izskaidrojušajā raidījumā viss būs kārtībā, jeb top 7. Šodien raidījumā novērojumi, secinājumi un citi velti pūliņi. Raidījumu vada es, Kristaps, un man ļoti labi paziņa Lana. Labdien! Šodienas raidījumā mēģināsim noskaidrot, kā vadīt valsti tā, lai visiem būtu labi. Uz šiem jautājumiem mums atbildēs Leo Zeliards rubrikā Domāsim pozitīvi. Labdien un labvakar! Pie mums šodien studijā Helmuts Cerskungs. Cilvēks, filozofs, cilvēks dogmats, cilvēks domātājs, cilvēks, kurš daudz ir domājis par dažādām tēmām, vai ne tā? Mūsu šovakar tēma ir kā vadīt valsti tā, lai visiem būtu labi. Ko jūs par to teiktu, Cerskungs? Teikšu īsi, labi nekad nebūs. Nu jā, bet es domāju, pieņemsim, lielākajai daļai tautas gribētos, lai būtu labi. Ko darīt? Lai būtu labāk. Kā, viss jau ir kā uz delnas redzams. Tautai ir vajadzīgs vadonis, gans. Gans? Es runāju atkal aforismos, kā sakīs tautas. Tātad, ja mēs ņemam tā provizoriski, tad tauta ir avis, vai ne? Un viņa vadonis ir gans. Skaidrs, jā. Kas tad tam ganam un avīm būtu jādara? Atkal ir savstarpēja miedarbība, lai viss būtu, kā saka, kārtībā kosmiskajā. Tad ganam ir jārūpējas, lai aitas būtu pēdušas, jā, un drošībā. Tātad gana uzdevums galvenais ir, lai avis, tas ir mēs, tauta, būtu pēduši un būtu drošībā. Tik vienkārši. Tieši tā, ļoti vienkārši. Redziet, cienījamie skatītāji, cik ātri mēs nonācām pie tik ļoti vienkārši atrisinājuma. Tātad, lai mums visiem būtu labi, vadonim ir jāparūpējas par mums, lai mēs būtu pēduši un būtu drošībā. Paldies, Cerskungs, par šovakar tēmu. Jūs kaut ko gribētu piebilst? Es gribēju piebilst, ja, piemēram, šis te gans, kā mēs provizoriski sakām, pieņemsim, nerūpējas par savu ganāmpulku. Tad aitas vienkārši aizbēg. Un gans paliek bez vilnas un bez gaļas. Redziet, viss notiek miedarbībā. Paldies, ka jūs atnācāt pie mums uz studiju. Līdz nākošajai reizei. Kā veidot attiecības ar savas sievas mīļāko? Un vai tas vispār ir iespējams? Par to nākošajā sižetā. Tev dzīvot apnicis un fiksi mājās! Es jau labprāt. Tik atslēgts pie sievas palika. Ikdienā mēs visi cenšamies savstarpējās attiecībās būt pieklājīgi. Bet ko darīt, ja saskarsmē ar jums kādam citam individam tomēr paslīd roka vai kāja? Nekavējoties sauksiet policiju vai tomēr pats tiksiet galā ar problēmu? Minkas! Nu ko, parotaļāsimies vakā. Kur? Man tas labas, tik atcerākājies. Ielai man soteli. Nevajag. Tādī šarabries. Ielai. Es tev nestiku. Neraudi. Ne jau par to. Ko tad? Šī ir sliktākā diena manā mūžā. Kas Vispirms mani atlaida no darba, tad izejot no office, man izrauja portfeli ar visu naudu un dokumentiem.
Aizejot mājā, es uzrauju sievu un ņemamies ar kaimiņu. Kurš mani iztreca no mana dzīvokļa ārā? Neņem pierē. Tad es sagrabināju kabatās pēdējo naudu, nopirku indi. Un tagad arī to tu izdzēri. Nu, paklau, vai tā ir dzīve? Reklāmas pauzes vietā mēs jums piedāvājam izklaides lapas pusīti. Jautrās karikatūras. Raidījumu turpina tops muļķīgākie izgudrojumi. Sveicināti muļķīgu izgudrojumu topā! Man sauc Elīna, un es jums šodien pastāstīšu par jaunumiem, kuri papildinās mūsu topu. Pirmajās 3 vietās ir ierindojušies šādi izgudrojumi. Kristaps no Rīgas mums ir atsūtījis izgudrojumu ar nosaukumu zeķu buktētājs. Tā ir mehāniska ierīce, kur ar milzīgu kompresijas palīdzību izgludinās jūsu zeķes 3 sekundžu laikā. Elīna Nogars mums ir atsūtījis izgudrojumu ar nosaukumu dusmu noņēmējs. Dusmu noņēmējs ir burka, kurā cilvēks izkliedz visas savas dusmas. Un, lai tās pēc tam netiktu laukā, burka noteikti ir jāiztaisa ciet. Jānis no Rīgas mums ir atsūtījis izgudrojumu ar nosaukumu pretgripas kombinzons. Pretgripas kombinzonu ir ieteicams nesāt publiskās vietās, kur ir pietiekami augsts riska līmenis saslimt ar gripu. No jaunumiem tas šoreiz arī viss. Tikai atgādināšu, kuri no izgudrojumiem ir palikuši mūsu topā, bet kuri izstājušies no cīņas par muļķīgā izgudrojuma nosaukumu. Un tā, 7. vietā šonadēļ ir ierindojies izgudrojums ar nosaukumu antilāsteklis. Tā
Tā ir ķivere, kura pasargā cilvēku galvas no krītošiem ledus gabaliem. 6. vietā ir ierindojies izgudrojums ar nosaukumu cigarešu dūmu uzsūcējs. Tas ir līdzeklis, kurš piesmēķētās vietās uzsūta cigarešu dūmus. 5. vietā ir ierindojies izgudrojums ar nosaukumu smaidas stienītis. Tas ir tāds stienītis, kur ieliekot mutē, jūs iegūstat burvīgu smaidu. 4. vietā ir ierindojies izgudrojums ar nosaukumu skūpsteklis, jeb skūpstu treniņa vibrators. No mūsu topa izkrīt tādi izgudrojumi kā ķermeņa atsveidzinātājs, somiņas satura izgaismotājs un turbosildītājs. Tas šonadēļ arī viss, bet ja arī jums ir ienācis prātā kāds sauc muļķīgais izgudrojums, vai jūs vēlaties nobalsot par kādu topā jau esošajiem, tad rakstiet uz info@filmbox.lv un mēs to noteikti parādīsim arī pārējiem. Atā! Bet raidījuma izskaņā kā ierasts smieklīgākie uzņēmumu nosaukumi. Bet mēs jums sakām atā! Sveiki visiem! Smieklīgāko uzņēmumu nosaukumu topā. Mani sauc Toms, un šodien es jūs iepazīstināšu ar iknedēļas jaunumiem. Nu ko, sāksim ar 7. vietu. Tātad ar 7. vietu mums ierindojas veikals ar nosaukumu Koma un Ko. 6. vietā ir ierindojusies kafēnīca pie labās taņas. 5. vietā tam seko veikals Pēdējā cerība. Kā 4. vietu topā ieņem pienveikals Degvīns. 3. vietā ir ierindojies kiosks Vīze, Anāli, Vāzes un Urls. 2. vietā mums ierindojās jaunums, ko atsūtīs Mārtiņš no Rīgas. Un tas ir pārtiks veikals, mazāks, bet labāks. Un beidzot, 1. vietā arī ir jaunums, ko iesūtīja Oskars no Rīgas, un tas ir alus bārs 4 promils. Ar to mūsu tops ir noslēdzies. Ja arī tu zini kādu interesantu uzņēmumu nosaukumu, tad droši to sūti mums. Varbūt tieši nākošanai tavs uzņēmuma nosaukums būs top augšgalā. Visu labu!